Gatavojoties šai uzrunai vai sarunai un piesakot tēmu, es centos to visu laiku mēģināt kaut kā sakoncentrēt un sašaurināt un iespiest kaut kādā mazākā apjomā, noreducējot tikai uz grāmatām, kā uz formātu un uz aizliegtības statusu un noņemot visus pārējos statusus, kāda var būt literatūrai vai mūsu dienās mākslā plašākā nozīmē. Bet es sapratu, ka vienalga arī, ja mēs runājam tikai par aizliegtajām grāmatām un tikai par mūsu dienām, tas jebkādu sarakstu sastādīšana vai mēģinājumu atrast konkrētu sarunas objektu ir praktiski neiespējami, un es varu tikai mēģināt aplūkot dažus piemērus. Un tad es sapratu, ka arī dažu piemēru aplūkošana parāda to dažādību, kādā veidā ir iespējams aizliegt grāmatas arī mūsdienu pasaulē un kā tas notiek joprojām. Un šī dažādība ļauj paskatīties jau uz un mēģināt saprast pašu to jautājumu būtību, kas tad īsti notiek ar rakstītu vārdu, kāpēc mēs to un kurā brīdī, ar kādu iemeslu, ar kādu ieganstu, kādai vajadzībai mēģinām ierobežot, aizliegt, likvidēt, aizmirst un tā tālāk. Pats apzīmējums aizliegts, kāpēc man šķita interesants un par ko vajadzētu runāt. Darbojoties Latvijas PEN organizācijā, mēs jau vairākus gadus rīkojam arī prózas lasījumos. Lasījumu vakarā ar nosaukumu Aizliegts ar K burtu. Arī pārdefinējot un mēģinot saprast attieksmi pret literatūru, pret rakstītu vārdu, pret literāru tekstu un to, kas mūsu dienās ar to notiek. Bet sāksim ar šādu atkāpi. 1992. gadā kāds pensionēts ekonomikas profesors Roberts Džeims Vollers saraksta savu pirmo romānu Medisonas apgabala Tilti, kas drīz vien iekļūst New York Times grāmatu top 1. vietā. Un šobrīd tiek atzīta par vienu no 20. gadsimta veiksmīgākajiem bestselleriem ar kopumā pārdotiem vairāk nekā 60 miljoniem eksemplāru visā pasaulē. Ieskaitot nenosakāmo skaitu latviešu valodā tulkoto un Jumavas izdoto šīs grāmatas daudzumu jau 95. gadā. Tie pašā gadā to ekranizēja Klints Īstvuds filmā ar Merilu Strīpu un pašu Klintu galvenajās lomās. Vēlāk pēc filmu scenārija radīja citu veiksmīgs mūzikls, kas piedzīvojis vairākās 100 izrādes. Tas viss lielā mērā noteica situāciju, kurā mēs, vai labi teiksim es, šajā fragmentētajā un globālajā pasaulē biju dzirdējis par tādu Medisonas apgabalu Illinois štatā tikai pateicoties grāmatai un filmai. Un tad pagājušā gada septembrī ziņu portāls apskrēja vēsts, ka slavenais Medisonas apgabala koka tilts ir nodedzis, bet šī gada janvārī es uzzināju, ka Medisonas apgabala vidusskolas jaunievēlētā padome savā pirmajā sapulcē pieņēmusi lēmumu par 21 grāmatas aizliekšanu un izņemšanu no skolas bibliotēkas. Šo grāmatu skaitā ir Tonijas Morisonas Mīlestība, Annas Raisas Intervija ar vampīru, Stīvena Kinga 11.22.63, Margaretas Atvūdas Kalpones stāsts un citas grāmatas. Ir noskaidrots, ir zināmas arī šī lēmuma procedūras detaļas. Tas sākās ar to, ka padomes iepriekšējais sastāvs saņēma sarakstu ar grāmatām, kas nav iesakāmas skolēniem, un to bija sastādījusi biedrība Fokus uz ģimeni, ultrakonservatīva organizācija, kas rūpējas par ģimenes vērtību saglabāšanu Kolorādo Springsā. Saraksts tika salīdzināts ar skolas bibliotēkā esošo katalogu, atrastas 26 sakritības, pieņemts lēmums par 21 grāmatu. Izņemt to no brīvas pieejas un pārvietot uz krātuvi, kur skolēni to var saņemt tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Un te ir pirmais zīmīgais moments. Sākumā bija pieteikts, vai virsrakstā, arī šīs ziņas virsrakstā pieteikts par aizliekšanu grāmatu. Skolas padome saka, nē, mēs neesam neko aizlieguši, mēs tikai esam izņēmuši to no brīvi pieejamā plaukta un nolikuši citā plauktā, kur to var saņemt tikai skolēni, kuriem vecāki to atļauj.
Līdzīgi notikumi šogad un pagājušajā gadā ir notikuši arī Floridas štatā, kur vēršanās pret konkrētām grāmatām skolu bibliotekās ir kļuvušas biežākas pēc tam, kad par Floridas gubernatoru kļuvis Ronalds DeSantis, bijušais militārists, tagad politiķis, Trumpa draugs un sabiedrotais. Un pēdējā 6. marta žurnālā New Yorkers uz vāka ir arī šis Rons DeSantis, attēlots kā grāmatu miesnieks, kurš taisās tikt galā ar grāmatām. Nosaukums šīs karikatūras nosaukums ir Floridas grāmatu klubs. Šādi te notikumi vienā no pasaules demokrātiskākajām un vārda brīvību aizstāvošākajām valstīm Amerikas Savienotajās valstīs pēdējo gadu laikā ir vērsis sabiedrības uzmanību uz tām formām un metodēm, kādas tiek izmantotas arī mūsu dienās, lai regulētu un ierobežotu pieeju informācijai, citiem vārdiem sakot, lai īstenotu cenzūru, kas lielākajā daļā demokrātisku valstu ir aizliegts ar konstitūciju. Juridiskā un gramatiskā izpratnē vārds cenzūra var tikt saprasts šaurākā specifiskā nozīmē kā valsts un tās institūciju īstenot rīcību informācijas pieejamības un redakcijas regulēšanai, bet plašākā nozīmē par cenzūru var saukt arī jebkuras cilvēku grupas un jau arī mākslīgā intelekta īstenot informācijas redakciju, lai ierobežotu brīvu pieeju tā vai cita veida darbiem teksta, attēla, audio vai video formātā. Bet šodien šajā sarunā mūs interesē specifisks cenzūras gadījums, proti grāmatu aizliegumi vai mēģinājumi tādus realizēt. Te būtiski atzīmēt, ka būdams senākais cenzūras objekts, literārs teksts ir pārdzīvojis cīņas un diskusiju tūkstošgadus, un šobrīd ir salīdzinoši privileģētā stāvoklī. Grāmatu aizliegšana ir īpaši gadījumi, kuriem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, bet tai pašā laikā kino, televīzijas raidījumu, radio raidījumu, mūzikas, atskaņošanas, mākslas cenzūru sabiedrība ir gatava pieņemt un pieļauj ir lielāku samierināšanos. Nes kāpēc tiek uzskatīts, tāds nedefinēts priekšstats par to, ka filmā ieraudzīts kailums vai dziesmā saklausīts lamuvārds ir kaitīgāks vai iedarbojas spēcīgāk, un tāpēc ir jāizslēdz tā nonākšana jauniešu redzeslokā, taču grāmatās tas pats var tikt uzrakstīts un lietots brīvāk. Vai arī grāmatas lasa mazāk. Tas ir tas iemesls, kāpēc grāmatas tiek palaistas brīvsolī biežāk. Bet kaut kā grāmatas tiek mēs uzskatām vai redzam grāmatas kā tādu pēdējo patvērumu, kā grāmatu aizliegt, tas jau ir pēdējais, ko var izdarīt sabiedrībā, mūsdienu sabiedrībā. Bet atceramies ap 2006. Gadu, kad Latvijā tika apspriesti un ieviesti jauni grozījumi pastiprinātas normas likumā par pornogrāfijas apriti, attiecībā uz zoofilu, nekrofilu, bērnu pornogrāfiju. Atceros, ka lasīju tās Saeimas diskusijas par šiem formulējumiem un ar bažām raudzījos uz savu grāmatplauktu, kur bija Apulēja zelta ēzelis. Vēl padomju laika izdevums. Grāmatu cenzēšanas un aizliegšanas vēsture rāda, ka šiem procesiem vai tendencēm ir pašierosinošs raksturs. Tas ir, uzsākot kaut mazāko ierobežojumu īstenošanu, maisām gals ir vaļā un sniega bumbas efekts panākts. Apturēt to ir praktiski neiespējami, jo nav skaidru kritēriju, kas un kāpēc būtu jāizliedz. Zināmos vēstures periodos šos kritērijus uzņēmās noteikti valsts izveidotas struktūras, ideoloģiski darbinieki, cenzūras iestādes, galvenās literatūras pārvaldes un vēlāk citi mazāk pamanāmi veidojumi, kas tika pārcelti uz slepenām un speciālām iestādēm. Savādāk ir ar to cenzūru, ko vēlas īstenot reliģiskas, izglītības vai sabiedriskas organizācijas. Te tiek lietotas citas metodas, arī argumenti izskan skaļāk un ir pamanāmāki. Un, kā es te minēšu dažos gadījumos turpmāk, iespējams, ka pati arī iemesls vai vajadzība aizliegt vai cenzēt grāmatas nav cīņa ar konkrēto fizisko vai tekstuālo grāmatu, bet gan vajadzība kaut ko paziņot ar šo te darbību vai parādīt, paust kaut kādu viedokli. Šobrīd, piemēram, mēs varam pietiekami vēl labi vērot to, kas notiek līdzās esošajā Krievijā, un pamanīt, ka tur notiek divi atšķirīgi procesi. Viens bija
aizliegumu un ierobežojumu noslapenošana. Jau atceramies vēlējos padomju laikos šie aizliegto grāmatu saraksti bija diezgan paredzēti dienesta lietošanai. Tie nebija nekur izkārti centrālajos laukumos vai nodrukāti presē. Un bieži vien grāmatas tika pārvietotas uz bibliotēku slepenajiem, slēgtajiem arhīviem un pieejams tikai pētniekiem, bet par to nekur netika ziņots. Šī darbība bija diezgan neafišēta. Bet ap 2000 gadiem Krievijā parādījās jauna tendence, kad grāmatu dedzināšanu un izņemšanu no veikaliem uzņēmās jau sabiedriskas un reliģiskas organizācijas. To var atcerēties grupas Naši saistība ar Vladimiru Sorokina darbu dedzināšanu uz ielām, pamatojot to ar šo tekstu pornogrāfiskumu. Lai gan oficiāli Vladimira Sorokina grāmatas nekad nav tikušas aizliegtas. Savu veidu pilsonisko aktīvismu nereti uzņēmās grāmatveikalu īpašnieki vai pat pārdevēji. Mēs esam pieredzējuši, ka tepat Latvijā izplatītajā grāmatveikalu ķēdē Polāris konsekventi nepārdeva Sorokina un Viktora Jerofejeva grāmatas, lai gan tur bija brīvi pieejami atrodami citi nemazāk pornogrāfiski pēdiņās vai vardarbību un narkotiku lietošanu popularizējuši sacerējumi, piemēram, Mihaila Ļizārova vai Zahara Priļepina darbi, taču to autori laicīgi bija demonstrējuši pienācīgu patriotismu un aizskarti netika. Interesanti ir pavērot, kāda ir grāmatu aizliegšanas iemesli un veidi mūsu dienās. Viens no visbiežāk minētajiem, kā nepieciešamība, kāpēc būtu jāierobežo pieejamība tai vai citai grāmatai, ir likumības aizsardzība. Vecāku organizācijas ASV, kas ierobežo pieeju noteiktām grāmatām skolu bibliotēkās, vai izmantošanu mācību programmās, izmanto tieši šo argumentu, kā bērnu likumiskās attīstības nodrošināšanu. Retāk mūsu dienās, bet joprojām daudzās valstīs tiek izmantots arguments reliģisko jūtu aizskaršana. Tas vai cits teksts tiek ierobežots, jo tas aizskar reliģiskās jūtas vai ticīgo jūtas. Un tas ir viens no izplatītākajiem iemesliem saistībā ar kristīgo vai islāma svēto rakstu izdošanu, tulkošanu, interpretāciju, zaimošanu un tā tālāk. Interesants arguments, ko es atradu, kas ir izmantots Ķīnā, vēl Mao laikā, tika aizliegts izdot un pārdot aizliegt Alisa brīnumzemē, ar tādu argumentu, ka šajā grāmatā dzīvnieki tiek attēloti kā tādi, kas runā un rīkojas tādi pat kā cilvēki, un tas ir cilvēku cieņu aizskaroši. Ka dzīvnieks tiek pielīdzināts cilvēkam. Retāki, bet arī joprojām atrodami iemesli ir politiski, vai iemesli, kas saistīti ar valsts institūciju, politiķu darbību, tās kritiku. Šobrīd visbiežāk šādi iemesli tiek izmantoti tuvajos austrumos. Ēģiptē ir daudzi gadījumi, kad autori ir vajāti, viņu grāmatas izņemtas no apgrozības dēļ varas iestāžu vai militāro iestāžu godu un cieņas aizskaršanas. Turcija ir viena no valstīm, kur visbiežāk par valsts apmelošanu vai neslavas celšanu valstī ir tiesāti autori. Tā, piemēram, Orhans Pamuks, kurš nevar atgriezties Turcijā, jo viņam ir piespriesti sodi par šādu grāmatu sarakstīšanu, kas apmelo vai nomelno Turcijas valsti. Retāki gadījumi, bet diezgan spēcīgs arguments, kas tā kā nesitams, ir valsts noslēpums, militārie noslēpumi, ar kuriem var jebkuru tekstu aizliegt, publicēt. Viens no slavenākajiem gadījumiem bija 2010. gadā, kad iznāca bijušā virsnieka Antonija Šafera grāmata Operācija Tumsas sirds. Tā iznāca 31. augustā un 20. septembrī Pentagons
par $47,000 nopirka un sadedzināja visu tirāžu, 9500 eksemplārus šīs grāmatas. Jo tajā iespējams bija klasificēta informācija par 2003. Gada operāciju Afganistānā. Tā skaitā fakti pierādījumi tam, ka slepenie dienesti ASV zināja par gaidāmo terora aktu Dviņu torņu spridzināšanu. Runājot par grāmatu aizliegšanu un vajāšanu, vai grāmatu vajāšanu, tā var teikt, teiksim tā. Viens no spilgtiem piemēriem vai gadījumiem ir to dedzināšana. Kopš 1933. Gada slavenajām fotogrāfijām, kur nacisti dedzina grāmatas Vācijā, bieži vien dedzināšana tiek izmantota arī kā demonstratīva darbība, akcija, nevis tikai, lai iznīcinātu konkrētos eksemplārus, bet arī, lai iebiedētu autorus, iebiedētu grāmatu lasītājus, iebiedētu sabiedrību, lai parādītu kaut ko, pievērst uzmanību. Uguns tiek izmantot, kas pastiprina baiļu un konfrontācijas sajūtu. Un par to, kā tiek izmantot grāmatu iznīcināšana kaut kādiem citu mērķu sasniegšanai, spilgts piemērs ir šī gada sākumā, janvārī Zviedrijā tika sadedzināts Korāns pie Turcijas vēstniecības durvīm. Kā rezultātā Turcijai bija iemesls paziņot, ka viņi neatbalstīs Zviedrijas uzņemšanu NATO, ja tur notiek šādas lietas. Un drīz vien pieteicās vēl kāda labēja organizācija rīkot pasākumu, kurš tika aizliegts, ko Zviedrijas policija dara ļoti reti, aizliedz rīkot akcijas un pasākumus. Bet bija pieteikusies organizācija, galēji labēja organizācija, kuru es nenosaukšu, bet kur cīnās pret Zviedrijas uzņemšanu NATO, un arī viņi bija pieteikusi akciju, uzrakstot, ka tur ir paredzēts dedzināt Korānu. Tomēr arī mūsu dienās grāmatas tika dedzināts ar tiešu mērķi tās iznīcināt fiziski. 1992. Gadā Bosnijas un Hercegovinas Nacionālā bibliotēka tika nodedzināta Sarajevā. Tika iznīcināts viss bibliotēkas saturs, tostarp vairāk nekā 1,5 miljonu grāmatu, 4000 retu grāmatu, 700 manuskriptu, 100 gadīga Bosnijas laikrakstu un žurnālu arhīva saturs. 1992. Gadā, tajā pašā gadā, Abhāzijā, Grūzijas karaspēks iebruka Abhāzijā, un oktobra beigās nodedzināja Abhāzijas vēstures, valodas un literatūras institūtu, kas nosaukts Dmitrija Gulija vārdā, un kur atradās nozīmīga bibliotēka un arhīvs. Un tas bija apzināts Grūzijas paramilitāro karavīru mēģinājums iznīcināt reģiona vēstures liecības. Līdzīga rīcība ir vērojama šobrīd Ukrainā. Pagājušā gada maijā sociālos mēdījus apceļoja fotogrāfiju, kurā redzam grāmatu dedzināšanu ukraiņu valodā. Tur bija paraksts, ka to ir izdarījuši Krievu karavīri Luhanskā. Šo fotogrāfiju šēroja daudzi rietumu politiķi, bet vēlāk atklājās, ka pati fotogrāfija ir izdarīta 2010. Gadā Krimā prokrievisko protestētāju mītiņu laikā. Tur tiešām ir grāmatas ukraiņu valodā, tiek dedzinātas, bet tas noticis jau pirms 12 gadiem. Taču pastāv liecības par to, ka ukraiņu grāmatas un skolu bibliotēkas ir iznīcināts Rovenkos, Luhanskā, Doņetskā, Černihivā, Sumos. Ēģiptē 2001. Gadā janvārī kultūras ministrija lika sadedzināt 6000 eksemplārus 8. gadsimta persiešu arābu dzejnieka Abu Nuvas dzejas grāmatu, kas saturēja arābu literatūras klasiku ar homoerotisku saturu. Cita veida rīcība ar mērķi arī vajot grāmatas un to autorus ir publiska nosodīšana, naida runa, uzbrukuma izdevējiem, tulkotājiem. Te jāpiemina viens no skaļākajiem jums visiem zināmajiem gadījumiem ar Salmanu Rušdiju sātaniskajām vārsmām.
kad vēršanās pret konkrētu grāmatu izpaudās nevien tās nosodīšanā, aizliekšanā, daudzās valstīs izplatīšanas ierobežošanā, bet arī ar draudiem autoram un ar viņu saistītajiem cilvēkiem. Tā Sātanisko vārsmu itāļu izdevuma tulkotājs Ettore Capriola tika sadurts savās mājās tajā pašā 91. gadā. Japāņu tulkotājs Hitoshi Igarashi tika nodurts Tsukubas universitātes gaitenī. Uzbrucējs nekad netika atrasts. 93. gadā Norvēģu tulkotājs Viljams Nīgors tika sašauts pie savām mājām Oslo. Ir notikuši uzbrukumi vēstniecībām, grāmata publiski dedzināta. Mumbajā musulmaņu izraisītos nemieros gājuši bojā 12 cilvēki. Un 22. gada 12. augustā Ņujorkas štata Čatakas kultūras centrā Salmans Rušdī uzstāšanās laikā tika vairāk kārt sadurts un guva dzīvībai bīstamus ievainojumus, joprojām atrodoties ārstēšanā. Bet rezultātā Sātaniskās vārsmas pēc šī uzbrukuma pagājušā gada augustā Sātaniskās vārsmas piedzīvoja jaunu pārizdevumu vilni visā pasaulē un nu pat pagājušajā nedēļā iznākusi Salmana Rušdī jaunākā grāmata Uzvaras pilsēta. Arī vienlaicīgi vairākās valodās, spāņu, vācu šķiet tulkojumi iznākuši vienlaicīgi ar angļu. Tā kā nereti, tomēr uzbrukumi autoriem vai grāmatām rezultēs tieši pretēji lielākā popularitātē. Viens no arī vēl šobrīd notiekošiem gadījumiem, bet kurš jau sācies pirms 2008. gadā, tas nozīmē jau 15 gadus ilgst, ir tepat Itālijā. Autors Roberto Saviano, kurš arī izdots latviski ar romānu Gomora, uzrakstīja grāmatu par itāļu mafiju, par Neapoles mafiju. Un saņēma draudus savai dzīvībai, rezultātā viņam tika noteikta policijas apsardzība. Un šis autors turpināja rakstīt un publiski uzstāties un paust viedokli. Un tā skaitā viņš pauda viedokli par iekšlietu ministra rīcību 2017. gadā bēgļu krīzes laikā, kad Itālijas labēji noskaņots iekšlietu ministrs neļāva iebraukt kuģim ar bēgļiem Itālijas ostā, liekot viņiem ciest badu un apdraudot viņu veselību un dzīvību, kā rezultātā pats šis iekšlietu ministrs tiek tiesāts par viņa rīcību, bet autors Roberto Saviano pauda savu viedokli, salīdzināja viņu ar Mussolini laika fašistisku politiķi, un pret Roberto Saviano ir izvirzīta apsūdzība par neslavas celšanu. Viņam draud cietumsods, tiesa notiek šogad, rezultāts nav zināms, bet vairāk kārt šis bijušais iekšlietu ministrs, kurš šobrīd ir vicepremjers Itālijā, Itālijas labējā valdībā, vairāk kārt ir piedraudējis noņemt šo policijas apsardzību autoram un šādi radot draudus viņa dzīvībai šobrīd. Un, te mēs redzam, ka piemēram, viens no motīviem, kā var vajāt autors un apkarot grāmatas, ir arī arguments par amatpersonas godu un cieņas aizskaršanu. Un mēs atceramies, ka Latvijā bija arī likumdošanā, krimināla likumā bija pāns par valsts amatpersonas godu un cieņas aizskaršanu. Tas tika izņemts šķiet tikai 90. gadu beigās. Tad es pateikšu tikai vēl vienu svarīgu lietu, kāda vēl ir paņēmieni un kam vēl būtu jāpievērš uzmanība. Es minēju Krieviju. Krievijā pirms jau 10. gadā tika pieņemts likums, bet tad tika labojumi pieņemti 22. gada decembrī, kas paredz grāmatu marķēšanu. Un tas ir vēl viens no paņēmieniem, kā neaizliedzot grāmatas, neiznīcinot tās fiziski, ir iespējams cīnīties ar grāmatās publicēto saturu. Lēmums par grāmatu marķēšanu paredz to, ka ir jāliek uzraksts 18+, ja šī grāmata apdraud bērna attīstību un veselību. Un tas ir likumā par bērnu aizsardzību no informācijas, kas apdraud viņu veselību un attīstību. Tā ir jāmarķē un jāieplēvo. Tas ir, viņi nevar būt veikalā brīvi
atšķirama. Ja tā satur seksa un vardarbību, ne tikai seksa, vardarbības un narkotiku lietošanas aprakstus, bet arī tādu informāciju, kas noliedz ģimenes vērtības, apraksta netradicionālas attiecības, var izraisīt vēlmi lietot narkotikas, nodarboties ar prostitūciju, klaiņošanu. Tas ir grāmata, kas var izraisīt vēlmi nodarboties ar klaiņošanu. Ubagošanu, grāmatas, kas var izraisīt vēlmi mainīt dzimumu, ir jāieplēvo un jāmarķē ar 18+. Un Amerikas PEN organizācija sastāda regulāri sarakstus, nevis sastāda sarakstus, kā viņi vienkārši apkopo informāciju un informē sabiedrību par to, kā dažādos veidos Amerikas Savienotajās valstīs tiek grāmatas izņemtas no skolu bibliotēkām ar šādu pašu argumentu, ka tās kaitē bērnu attīstībai. Kas arī, mēs atceramies, bija mēģināts panākt Latvijā ar šiem likumu grozījumiem par bērnu likumisko attīstību skolās. Atstājot Latvijas likumdošanā ir atstāta atbildība uz skolu direktoriem, ka viņi ir personiski atbildīgi, ja tiek konstatēti bērnu likumiskās attīstības apdraudējumi mācību programmas dēļ. Tad Amerikas skolās to bieži vien uzņemas vecāku organizācijas, kas sastāda grāmatu sarakstus un pieprasa tās izņemt no bibliotēkām. Un jaunākajā 2021. 2022. gada sarakstā, kur ir pavisam 1600 grāmatas pieminētas, bet tajā 50-niekā visbiežāk aizliegtajās grāmatu skaitā ir Tonijs Morisons 1970. gadā sarakstītais romāns Viszilākās acis par tumšādainas meitenes pieaugšanu un saskaršanos ar vardarbību, Haleda Hoseinī Pūķa ķērājs, kurā ir seksuālas varmācības apraksts, Lorencas Maireklas grāmata Later Gator, kas ir tāda interneta saziņas saīsinājuma L8R, G8R, kas satur vienkārši interneta čatu, vairāk meiteņu saraksti, kas ir pilns ar saīsinājumiem un emoji. Un to skaitā ir arī grāmata par 2 pingvīniem tēviem, kas uzaudzina mazuli. Bilžu grāmata, kuras sižets balstīts patiesos notikumos Ņujorkas Centrālparka zoodārzā, kad 2 pingvīni mēģināja izperēt akmeni un viņiem iedeva īstu olu, un tad viņi uzaudzināja bērniņu laimīgi. Paldies par uzmanību un cerams, izteikšu cerību, ka mēs pamanīsim, ieraudzīsim un apzināsimies tās situācijas, kurās grāmatas tiek mēģinātas ierobežot, aizliegt un apkarot mūsdienās ar dažādiem jauniem līdzekļiem.